Sāksim drusku ātrāk. Kā jūs ziņojat, Latvijas ir atklājusi lielāko sintētisko narkotiku laboratoriju Latvijas vēsturē, bet arī šoreiz mēs pastāstīsim mazliet vairāk par šo vērienīgu operāciju. Un tad sākam preses konferenci un var vārdu konsultēt priekšniekam. Labdien, godātie mediji! Šodien informēsim jūs par notikušo valsts policijas operāciju sadarbībā ar Eiropolu saistībā ar narkotisko vielu nelegālu apriti īpaši lielos apmēros, kas tika īstenot organizētās noziedzības īstenotā šādā nelegālā rūpalā, proti 3. oktobrī. Tātad tas rezultējās ar aizturēšanām un attiecīgi ar sintētisko narkotiku ražošanas laboratorijas atklāšanu Alūksnes pusē. Īsumā jau esam informējuši sabiedrību, tātad operācija ilga, teiksim tā, vien mēnesi, izmeklēšanas interesēs precīzāk atturēšos teikt, bet, jāsaka tā, ka šī faktiski ir lielākā narkotiku ražošanas laboratorija, kas ir atklāta Latvijā. Proti, kopumā mēs šobrīd esam izņēmuši ap 38 tonnām dažādu vielu, proti prekursors, ja izēvielas narkotiku ražošanai, un arī viennozīmīgi varam pateikt, ka nedaudz vairāk par tonu ir gatavās produkcijas. Mēs runājam par sintētisko narkotiku klefedronu, kā arī jāmin, ka ķīmiskie procesi jau faktiski bija pabeigti vēl lielam daudzumam šīs te vielas, bet viņas bija sapildītas tvertnēs un, proti, atradās pēdējā ķīmiskā procesa stadijā, proti kristalizējās un ekspertīze noteiks, vai tās jau pieskaitāmas jau pie jau gatavas produkcijas vai nē. Ja tā būs kā gatava produkcija, tad varam rēķināt vēl, ka papildus tai gatavai jau kristālvērīgu vielai, papildus nāks vēl pāris tonnas aptuveni narkotisko gatavo vielu. Jāsaka tā, ka kopumā ir operācijā aizturētas šobrīd 8 personas, 6 no tām ir piemērotas apcietinājums. Šie cilvēki nav Latvijas valsts piederīgie. Attiecīgi mēs runājam par starptautisku organizēto grupējumu. Laboratorija nav ilgstoši darbojusies Latvijas teritorijā. Tāds arī ir viņu šis te veids, kādā veidā viņi darbojas. Ilgstoši neuzturoties vienā vietā. Par precīziem tiem laikiem arī atturēšos minēt, bet noteikti tie nav nekādi gadi, tie ir mēneši un nevairāk. Jāsaka tā, ka šeit mēs runājam par aizturētiem 5 Ukrainas valsts piederīgajiem, 2 Polijas valsts piederīgajiem un 1 Armēnijas valsts piederīgo. Izmeklēšana turpinās. Šobrīd ir vai nav saistība ar Latvijas valsts piederīgajiem, mēs nekomentēsim. Jāsaka to, ka tiešām bija iesaistīti vērienīgi policijas spēki. Tātad gan no galvenās krimināla policijas pārvaldes, tātad organizētās noziedzības smago un sēriju veidu nozieguma apkarošanas pārvaldes vadībā strādāja Rīgas reģiona pārvalde, Latgales reģiona pārvalde, Vidzemes reģiona pārvalde, tika iesaistīti pret terorismu vienība Omega, speciāla uzdevuma bataljons, kriminālistikas pārvalde, protams, arī milzīgs darba apjoms viņiem jāpaveic un jau tika paveikts. Attiecīgi arī jāsaka paldies Nodrošinājuma valsts aģentūrai par sniegto atbalstu. Viss šīs vielas ir kaut kur jātransportē un attiecīgi jāglabā. Un, protams, arī bija klātesoši Eiropola pārstāvi, kas arī snieguši ļoti būtisku šo te gan analītisko, gan operatīvo atbalstu. Jā, kā periodiski redzam, tad arī Latvijā mēs atklājam narkotisko vielu ražošanas vietas un arī informējuši sabiedrību. Tāpat ir marihuānas audzēšanas
gadījumi, kad mēs redzam šīs audzētavas gadā vidēji 3 līdz 5, varbūt dažkārt arī vairāk tās tiek atklātas lielākos daudzumos vai mazākos ar teiksim, vairāk advancētu vai mazāk advancētu pieeju, bet tas viss notiek mūsu mazās valsts teritorijā, un šajā problēmā mēs noteikti neesam vieni. Līdzīga situācija arī daudzās citās Eiropas valstīs. Runājot par konkrēto gatavo narkotisko sintētisko šo te vielu efedrons, tā ir ļoti bīstama, aizliegt visā pasaulē, spēcīga atkarība, radoša. Proti, mēs lēšam, ka tikai tirgus vērtība grams ir no 20 līdz 25 eiro par gramu. Attiecīgi mēs varam runāt tirgus vērtību, teiksim, jau gatavās produkcijas ir tonnas izpratnē vismaz 400 miljārdi. Neskaitot visus pārējos šos te izņemtos daudzumus. Bet detalizētāk gan par operāciju, gan par daudzumiem un visām pārējām lietām, tad lūkšu organizētās noziedzības smagnos viegļu apkarošanas pārvaldes priekšnieku Pulkveida Lauskas kungu sniegt informāciju. Paldies, valsts policijas priekšnieks ļoti detalizēti izstāstīja gan par šo operāciju, gan arī par tendencēm un izņemto vielu. Jā, tā ir viena no lielākajām un profesionālākajām laboratorijām, kas ir konstatēta Latvijā, Eiropā vai arī Krievijā vai arī SNG, tā saucamajās valstīs. Šādas laboratorijas konstatē regulāri. Polijā jau no 17. gada tiek atrastas šādas laboratorijas. Šie darboņi strādā īsu laiku, tad maina, kā praksa rāda, vietu. Un šī viela kristāliskā veidā, klefedrons, paredzēta būtība ir Krievijas tirgu un Skandināvijas valstu tirgiem. Latvijā pēdējo gadu vēsturē tā ir otrā izņemšana. Būtībā tā ir tā saucamā laimes narkotiskā viela, ko lieto cilvēki kā stimulantu, piemēram, diskotēkās. Un nelegālajā tirgū tiek uzskatīts, ka kristāliskā veidā narkotiskā viela ir kvalitatīvāka un tīrāka. Tā nemaz nav, tas ir vienkārši ražošanas procesi, jeb ķīmisko procesu rezultāts. Sadarbībā ar Eiropolu mēs izdarījām, man liekas, ļoti profesionālu, kvalitatīvu darbu, jo pirmkārt šāda veida operācijas plānojot tiek iesaistīti lieli resursi, tas ir administratīvo resursu izaicinājums, kā arī informācijas nokļūde nedrīkst notikt, un arī darbs ir jāorganizē tā, lai neviens neciest, un ne aizturētās personas, ne arī darbinieki, ne arī mūsu valsts pilsoņi. Jo šie ražošanas procesi ir ļoti bīstami. Tur tiek izmantotas indīgas, kaistošas vielas. Piemēram, ražošanas procesā var tikt izmantots broms, kas ir vienīgais no zināmajiem nemetāliem, kas ir šķidrā veidā un kura tvaiki ir ārkārtīgi indīgi un bīstami. Tāpēc darbs tika organizēts būtībā pēc vadlīnijām, kā jāstrādā šādās notikuma vietās, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, gan gāzmaskas, gan arī speciālus tērpus, apavus, cimdus. Tātad dažu dienu laikā šī kratīšana laboratorijā tika pabeigta, izņemtas šīs vielas, nodotas glabāšanā attiecīgām institūcijām un tiek veikta ekspertīze. Par ekspertīzi. Tātad rūpnieciskiem iepakojumiem mēs to varam izdarīt ātrāk, un arī visam apjomam tas nav jādara, bet nerūpnieciskiem iepakojumiem katrai pudelei, katrai mucai vai tvertnei jāveic šī ekspertīze, un arī tāpēc pagaidām izņemto narkotisko vielu apjoms ir 1 tonna, un izmeklēšanas laikā, kad mēs saņemsim ekspertīžu rezultātus, iespējams šis apjoms noteikti pieaugs, un arī
noteiksim visus prekursorus, kas tika izmantoti un tika glabāti šo vielu ražošanā, par ko arī mūsu valstī ir atbildība. Tāpēc priekšā mums gaidāms ļoti liels metodisks darbs, jā, un arī, protams, plaša starptautiskā sadarbība. Jā, un izmantojot izdevību, gribu aicināt iedzīvotājus, jā, jums kļūst zināms par kaut kādām personām, kas parādās varbūt nolikt kaut kādās rūpnieciskās teritorijās vai lauku teritorijās un mēģina slēpti kaut ko darīt, organizēt, jā, un viennozīmīgi ziņot policijai. Katrīna, par Zubo TV3 ziņas. Sakiet, vai šis grupējums, jūsuprāt, ir bijis tāds individuāls veidojums, kuri paši par sevi ir darbojušies, ir, teiksim, aizdomas, ka kaimiņu valstīs ir, tas viņi kā saka, štābs galvenais, vai tādā tikai filiāli bijis Latvijā? To izmeklēšanas laikā mums ir jānoskaidro, vai sīkākas detaļas, es domāju, mēs nekomentēsim. Tāpēc jau iepriekš minēju, ka mums gaida ļoti plaša starptautiskā sadarbība un metodisks darbs, lai nostiprinātu visus pierādījumus. Jā, ņemot vērā, ka tie nav Latvijas valsts piederīgi, arī saprotams, ka šeit tiešām ir ļoti plaša starptautiskā sadarbība. Mums ir jāskaidro, kas ir šie cilvēki. Protams, nav tā, ka mēs neko par viņiem nezinām. Iepriekš arī, kā minēja, tas nav vienas dienas darba panākums, bet tur ir ieguldīts tiešām apjomīgs darbs pirms tam. Vienlaikus arī, kā jau minējām, notiek aktīva izmeklēšana, operatīvais darbs, analītiskais darbs un arī starptautiskais darbs. Tāpēc arī izmeklēšanas interesēs mēs nevarēsim šobrīd sniegt precīzāk un detalizētāk, bet noteikti pienāks laiks mēs painformēsim. Vai jūs varat pastāstīt par to, kur viņi ieguva šīs izēvielas, un tās ir bijušas gan bīstamās un lielos apjomos, no kurienes uz Alūksnes ir novirzāt? Piemēram, Polijā prekursoru glabāšana, pārvadāšana nav krimināla noziegums. Šie prekursori arī tiek izmantoti sadzīves ķīmijā. Nav tā, ka tikai priekš narkotisko vielu ražošanas, un izmeklēšanas laikā tad mēs skaidrosim visas šīs izcelsmes vietas, piegādes ceļus, personas un tā tālāk. Piemēram, amfetamīnu var saražot, ieejot depo, nopērkot šķīdinātājus un dažas ķīmiskas vielas un aprīkojumu būtībā virtuves apstākļos. Igaunijas Trauma Latvijas televīzija. Jā, par šeit aizturētajiem. Jūs teicāt, ka ārvalstu pilsoņi, tas nozīmē, ka Latvijā nelegāli ir uzturējušies, vai viņiem ir bijusi kāda uzturēšanās atļauja? Protams, Polijas valsts piederīgie Eiropas Savienībā var brīvi pārvietoties. Šobrīd mēs runājam par tiem cilvēkiem, kuriem būtībā ir legāla uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības telpā, bet tā nav Latvijas izdota, cik man ir informācija, varbūt Bauskas mums ir atļauja. To mēs izmeklēšanas laikā arī skaidrosim, varbūt detaļās, pagaidām mēs neko nekomentēsim. Bet vai aizturēšanā būtībā vai aizturēts ir arī organizators? Nekomentēsim par lomu sadalījumu šī nozieguma izdarīšanā. Šobrīd arī mēs nevaram, diemžēl, komentēt. Protams, ka mums ir arī papildus virzieni, kur ir noteikti jāstrādā, un papildus izmeklēšanas darbības, kas arī jāveic nākotnē attiecībā arī pret iespējams citām personām, bet vienlaikus jāsaka arī, ka, kā jau sākotnēji minējām, bija aizturētas 6 personas 3. datumā. Attiecīgi darbs turpinājās, un 8. oktobrī tika aizturēts vēl 2 personas. Attiecīgi arī papildus vēl izņemot aptuveni 16 tonnas izēvielu. Tā kā jau minējām, darbs turpinās un lūdzam arī ar izpratni par šo. Nav tā, ka nevēlamies dalīties, bet vienkārši nedrīkstam kaitēt izmeklēšanu. Man ir vēl viens jautājums. Teicāt arī, ka vienlaicīgi tika veiktas dažādās vietās šīs pārmeklēšanas, varbūt varat atklāt, kurās vietās vēl varbūt pārmeklējāt? Pierīgā bija viena kratīšana bija Latgales pusē vēl papildus, bet bez detalizācijas. Kādi jautājumi? Vēl viens. Man nāca
Informācija varētu būt iespējams, ka Jurijs Sidorovs ir kaut kā, tas ir starptautiski saprot, ka Spānijā notverts kaut kā saistīts ar šo. Jā, par to iepriekš jau mūsu publiski sniegto informāciju saistībā ar šo te, kā lai saka, personu, kuru mēs turam aizdomās par ļoti nopietniem noziedzīgiem notarījumiem. Šeit mēs šobrīd nevaram to apstiprināt un šobrīd sakam nē, bet viennozīmīgi, kā jau minējām, turpinās izmeklēšana, bet šobrīd mēs nesaistam šos te notikumus ar tiem notikumiem. Okay. Paldies, vairāk jautājumu atkarīju šo preses konferences noslēgumu.